Tā sveicināti godājumie klātesošie. Es esmu Līga Bērskāne un esmu kopā ar Mārtiņu Kreili. Mēs esam Vidzemes augstskolas studenti un pārstāvam arī tādu organizāciju kā Latvijas debašu asociācija, kuras saucas Ko tu domā? Šodien esam šeit, lai prezentētu mūsu ideju par to, ka Latvijā vajag attīstīt debates, precīzāk attīstīt debates Latvijas izglītībā. Jā, pirms runājam tālāk, noteikti vajadzētu varbūt vairāk saprast, kas tad īsti ir debates. Mēs debates redzam, ka tā ir argumentācijas un loģikas sacensības, kuru galvenais mērķis ir parādīt savas pozīcijas pārāk un par oponentu teikto un parādīt arī kļūdas oponentu teiktajā. Līdz ar to mēs saskatām, ka debates jauniešos un īstenībā jebkurā individā praktiski runājot par lietām, prezentējot sevi, prezentējot savas idejas, māca argumentāciju, kā pamatot pasniegt savu domu, ideju un arī kā to pasniegt pārliecinoši. Varētu šobrīd šķist, ka debates ir tikai un vienīgi par to, kā parādīt un tā kā bez satura, bet nē, ja šādā formātā tiek runāts par daudz un dažādām tēmām, katru reizi tās ir citas un būtībā var runāt par jebkuru tēmu, kurā ir kaut kādi vismaz divas pretrunīgas pozīcijas, un tā var būt, politika, ārpolitika, dažādas sabiedrības vērtības un vienkārši saprast, kā un kāpēc mēs domājam par vienu vai par otru, vai kāpēc mums vajadzētu darīt kaut ko vienu vai otru. Tas vienlaicīgi arī ir veids, kā veicināt toleranci un spēju ieklausīties citu teiktajā un to saprast arī to, ko šī otra puse ir teikusi. Tas, ko mēs gribam un kas ir tas mūsu mērķis attīstīt šo debašu kultūru un tā vīzija ir, lai Latvijā būtu lielākais vairums un visi īstenībā cilvēki, kas spēj pamatoti un pārliecinoši pasniegt savu viedokli un arī ir gatavi to darīt mirkļos, situācijās, ka tas ir nepieciešams. Bet mūsu tā primārā mērķa grupa, ko mēs šobrīd saskatām, ir jaunieši gan vidusskolās, iespējams jau pat pamatskolās un augstskolās, jo mēs saskatām, ka šī ir mērķa grupa, kurus mēs varam vislabāk uzrunāt, un tālāk arī viņi būtu tie cilvēki, kas tālāk jau ar savām idejām nāktu un viņas parādītu arī plašākai auditorijai un arī iespējams ārpus Latvijas. Jā, un tad kā attīstīt debates Latvijā? Mēs gribētu virzīties tajos divos galvenajos virzienos. Pirmais attīstīt debates neformālajā izglītībā, kas būtībā ir šie debašu pulciņi skolās vai interešu izglītības organizācijas augstskolās, kur jaunieši būtībā tikai sanāk kopā un tas, ko viņi dara, ir viņi debatē. Jā. Un tad otrs šis veids, kas varētu secīgi notikt pēc tās neformālās izglītības, ir attīstīt debates formālajā izglītībā, kad tās varētu integrēt arī mācību stundu ietvaros. Pieņemsim, kad mācās vēsturi, tad būtībā par kaut kādu jautājumu debatēt. Debatēt par to, vai Ulmaņa apvērsums ir bijis vairāk pozitīvs vai negatīvs. Debatēt par to, vai varbūt Latvijai vajag tādu programmu, kad zinātniekus sūta atpakaļ uz Latviju. Debatēt par faktiski pilnīgi jebko, kur, kā jau Marti šeit, ir divas pretrunīgas puses. Un jā, tad attiecībā uz šiem izglītības līmeņiem vidējā izglītībā mēs vēlamies panākt to, lai šie debašu centri izveidotos dažādos Latvijas reģionos, lai faktiski jebkurā vietā Latvijā vidusskolēnam būtu iespēja iesaistīties debašu kustībā, un kas tam ir vajadzīgs, tam ir vajadzīgi motivēti skolotāji, kuri būtu gatavi šos debašu pulciņus atvērt un arī uzturēt un mācīt skolēniem debates. Un tā ir arī viena no tām lietām, ko šobrīd mēs kā debašu asociācija darām. Mēs veidojam apmācības skolotājiem. Augstākās izglītības līmenī mēs uzskatām, ka augstskola var būt kā tāds zinātnes un būtībā zināšanu centrs, jo debašu klubi augstskolās, šie jaunieši, kas ir iesaistīti debašu klubos, var veidot arī publiskās diskusijas par dažādiem jautājumiem, par to, kas ir aktuāls gan pašā augstskolā, gan reģionālo augstskolu gadījumā, par to, kas ir aktuāls pilsētā, reģionā, faktiski jebkur Latvijā. Un tā arī radīt kaut kādu plašāku vērtību sabiedrībai, kad visi no tā iegūst. Tajā pašā laikā mēs vēlamies, lai arī jaunieši, lai Latvijas jaunieši spējīgi pielāgoties pasaules un Eiropas mēroga sacensībās, debatēt kopā ar tādām augstskolām kā Hārvardas Universitāte, Oksfordas Universitāte, kur šis debašu kustības ļoti attīstīts. Es domāju, ka mēs arī to spējam.
un arī citas aktivitātes, kas būtu nav tieši ar augstskolām un vidusskolām saistītas, organizēt šīs publiskās diskusijas dažādos formātos, arī mēdījos, diskutēt dažādas jautājumus un tiešām radīt domājošu sabiedrību. Jā, un tas aģents, ko mēs saskatām, viens no svarīgākajiem ir Latvijas debašu asociācija, kas slēpjas zem zīmola, ko tu domā. Un, jā, šī Latvijas debašu asociācija arī šobrīd ļoti daudz no šīm lietām dara, bet mēs redzam, ka to visu var darīt vairāk. Jo, kā minēja piemēru par debašu skolotāju apmācību, mēs ir izveidoti, definēti, paskatoties kartē, nemaldos 6 vai 5 centrus, kuriem varētu aizbraukt un tiek aicināti šie skolotāji, bet te pašā laikā mēs redzam, ka to varētu varbūt darīt arī plašāk, un mēs saskatām, ka var palīdzēt Latvijas debašu asociācijai izglītības iestādes, gan pamatskolas, vidusskolas, augstskolas, gan varbūt arī neformālās izglītības iestādes, tāpat arī pašvaldības un uzņēmumi. Pirmkārt jau mēs saskatām to, ka palīdzot, piemēram, skolotājiem nokļūt līdz šīm apmācībām, lai viņi tālāk varētu vadīt šos debašu pulciņus, ja viņi ir ieinteresēti, kur liela daļa arī izskatās, ka ir ieinteresēti. Un tālāk arī, lai nodrošinātu šiem skolēniem vai studentiem iespēju piedalīties arī savstarpēji sacensībās, lai viņi var sabraukt kopā un debatēt savā starpā un saprast, cik viņi ir labi un tādā veidā arī veicināt savu šo prasmu izaugsmu, kas būtu vienkārši lieta, ko darīt tālāk. Tāpat arī noteikti ļoti svarīga lieta ir, kad informatīvais atbalsts vienkārši dot šo informāciju tālāk un izglītības iestādēm varbūt teikt, ka jā, saviem skolotājiem ir iespēja un mēs labprāt skolā kaut ko tādu darītu. Tagad lūdzu jautājums. Jā, mēs tur šiem varētu. Mums jautājums ļoti konkrēts. Kā domājat jūs, debatēm jābūt izglītības sastāvdaļai vai nav jābūt? Jā, atbilžu varianti nav daudz, ir tikai 2, jā vai nē. Jā, paldies par ļoti lielu pozitīvismu un atsaucību. Un tad, mēs arī vēlētos aicināt tos cilvēkus, kas vēlas atbalstīt mūs, atbalstīt debašu asociāciju, vēlāk pārunāt, kā to labāk darīt. Savukārt tos, kas uzskata, ka debatēm noteikti nav jābūt izglītībā, arī vēlamies uzklausīt un saprast, varbūt, kāpēc jūs tā domājat. Labi, paldies. Paldies jums.